Kad esi pamatīgi nobijies vai stipri noskrējies, tev liekas, ka tava sirds var izlēkt pa muti ārā. Skaidrāk par skaidru tu dzirdi un jūti savas skrejošās sirds pukstus. Lai cik ātri tā sistos, tā sitas ritmā. Viss, kas eksistē laikā, ir ritms un modelis. Mūsu ķermenis ir daudzdimensionāls ritma organisms, kurā sinhroni pulsē viss, sākot no gremošanas un beidzot ar neironu šaudīšanos smadzenēs. Mūsu ķermenī galveno ritmu nosaka sirds un asinsvadu sistēma un plaušas. Sirds sitas 60 līdz 80 reizes minūtē, un plaušas piepildās un iztukšojās aptuveni 4 reizes lēnāk. Turklāt tas viss notiek neapzināti. Ritmu var saskatīt pilnīgi visur – gada laiku maiņā, putnu migrācijā un dzīvības un nāves ciklā. Izprotot ritmu un darbojoties ar to saskaņā, mēs saglabājam fizisko, psihisko un garīgo veselību. Bungošana tiek uzskatīta par vienu no senākajām dziedināšanas formām, kad šamaņi ar ritmiskiem bungu sitieniem uzskaņoja slimnieka ķermeņa veselībai. Mūsdienu zinātnē ir noskaidrots, ka bungu ritms palīdz stiprināt imūnsistēmu, kā arī sniedz atvieglojumu Alzheimera slimniekiem un autiskiem bērniem. Līdzīgi arī ir atzīts, piemēram, ka arfas vibrācijas palēnina smadziņu darbību līdz alfa stāvoklim un atbrīvo no dusmām, depresijas un bailēm. Bungošana ir labs veids, kā pacelt savas vibrācijas augstākos apziņas līmeņos, jo tā palīdz cilvēkiem atkal ieklausīties savā iekšējā ritmā. Pētnieki ir noskaidrojuši, ka bungošana sinhronizē smadzeņu priekšējo un apakšējo zonu, dziļi sapludinot bungu radīto neverbālo informāciju un iekšējo atklāsmi. Ritma likums pastāvīgi sit ritmus daudzos mums neredzamos veidos. Tas palīdz izskaidrot, kāpēc svārstās mūsu emocijas, jūtas un noskaņojums. Noskaties iepriekšējo video par polaritātes likumu un iepazīsties ar emociju skalu, kur augstākais punkts ir augstākais es, kurš zina, kas tieši ir vislabākais tev un var pacelties virs pašreizējās situācijas. Bet zemākais punkts ir ego, kas tevi sāpina un aizvaino, kas izdara nepareizus slēdzienus un beigās izraisa nepatikšanas. Pirms esi ticis skaidrībā par šiem diviem poliem, tavas emocijas ir kā pendelis, kurš nekontrolēti šūpojas šurpu, turpu. Šī līdzsvara centra atrašanu devē par neutralizācijas principu. Tas nozīmē, ka ir normāli justies tā, kā tu jūties, taču ļauj šīm sajūtām izplūst sev cauri, izdzīvot tās un palaid vaļā, lai vari doties tālāk. Jo vairāk tu cīnies ar tādām izjūtām kā bailes, dusmas, sāpes, un jo vairāk tu tām pievērš uzmanību, jo grūtāk ir tikt no tām vaļā. Kad tu apspied savas patiesās izjūtas, tas sāk pūžņot, un tu izperini sevi aizvainojumu. Tad tu sāc vainot citus ar tādām frāzēm kā ja vien tu būtu, vai tā ir tava vaina, ka. Daļa no personiskās atbildības ir atzīt, ka esi atbildīgs par savām izjūtām, neatkarīgi no tā, ko dara kāds cits. Neviens cits nevar tev likt justies tā, kā tu jūties. Kā izmantot ritma likumu savā lapā? Tā vietā, lai izdarītu pārsteidzīgus spriedumus un uzreiz tiesātu citus, atslābinies un pakāpies soli atpakaļ. Varbūt frāze, kuru tu uztveri kā apvainojumu, nemaz nebija tā domāta. Atbrīvojies no aizspriedumiem un iegūsti laiku un telpu. Tādējādi tu daudzās situācijās radīsi izskaidrojumu, ko tavs ego nebija ņēmis vērā, kur vēl tu savā ikdienas dzīvē saskaries ar ritma likumu. Piemēram, kāds pāris vēlas ieņemt bērniņu, un sieviete kādā dienā paliek stāvoklī. Bet vai tad bērniņš piedzimst jau nākošajā dienā? Tātad grūtniecība ir dabisks ritms. Līdzīgi ir arī ar biznesu, kuru uzsāk. Parasti paiet zināms laiks, līdz tas sāk nest peļņu. Protams, gadās arī īpašas veiksmes izņēmumi, bet parasti izaugsmē ir nepieciešams laiks un nopietnas darbs. Tomēr daudzi uzņēmēji kļūst nepacietīgi un cenšas pātrināt izaugsmi pirms laika. Tas ir līdzīgi kā cept maizi, un katras 5 minūtes vērt vaļā cepeškrāsnes durvis, lai paskatītos, varbūt jau gatava. To pašu var teikt par centieniem pātrināt draudzības veidošanos vai jaunu prasmju apguvi.
Kad centies apmuļķot ritma likumu, tu muļķo pats sevi. Tieši tāpat arī psihiskā un garīgā attīstība prasa laiku. Savas iekšējās patības stiprināšanai ir vajadzīgs laiks. Apklusti un ļaujies ritma plūdumam. Ieklausies pats savas sirds pukstos. Tas palīdzēs tev saprast pasauli tā, kā nekad iepriekš neesi sapratis. Slavenais bundzinieks Mikijs Hārts reiz ir teicis: cilvēki ir suga, kam patīk spēlēties ar ritmu. Mēs nodarbojamies ar to katru savas dzīves sekundi, līdz pat pašām beigām. Kad ritms apstājas, apstājamies arī mēs. Ritma likums ir tikai viens no 7 pārējiem nemazāk būtiskiem visuma likumiem, kuri eksistē tavā dzīvē. Skaties nākamo video, lai iepazītos ar dzimtes likumu. Spied patīk, ja tev šis video bija noderīgs, un seko man Instagramā, Facebookā un YouTube, un iepazīsties ar subliminal.lv radīto saturu arī mājaslapā.